Šodien mēs parunāsim par transa stāvokli. Vārds trans priekš kāda skan biedējoši, bet patiesībā transa stāvoklis ir dabisks cilvēka stāvoklis. Tas ir absolūti nepieciešams mūsu nervu sistēmai, mūsu psihei, priekš tā, lai atbrīvotos no iekšējās prāta spriedzes. Tas ir dabisks fizioloģisks stāvoklis, kas pats par sevi jau ir terapeitisks un ļoti labvēlīgs priekš cilvēka. Starp citu, atrodoties transā, cilvēka smadzeņu darbība kļūst daudz intensīvāka nekā tad, kad mēs savas darbības kontrolējam ar prātu. Transā tiek aktivizēta šūnu darbība. Starp citu, transa stāvoklī mēs dienas laikā atrodamies daudz biežāk nekā mēs domājam. Piemēram, lasot grāmatu, es nepamanu, kas notiek apkārt. Es pat nedzirdu trokšņus sev apkārt. Man kāds kaut ko jautā, un es vienkārši nedzirdu. Jo es esmu pilnībā fokusējies uz grāmatā notiekošo. Tas pats var būt vadot automašīnu. Autovadītājs autopilotā vada savu automašīnu, reflektanti pildot visas nepieciešamās darbības, skatās uz ceļu un nemanot ieslīd transā. Vai arī sēžot sabiedriskajā transportā. Mēs bezemocionāli skatāmies ārā pa logu garām slīdošajām ainavām un iegrimstam transā. Un var gadīties, kad pat pabraucam garām savai pieturai. Liekas, ka viss ir redzams un dzirdams. Tu fiziski esi šeit klāt, bet ar savām domām un ar savu iztēli tu esi citur. Vai arī dienas vidū mēs sēžam, skatāmies, par kaut ko aizdomājamies, apziņa kaut kur aizpeld, mēs arī esam transā. Vai arī darot kaut kādu monotonu darbu, mēs ļoti viegli ieslīdam transā. Tie visi ir parasti transa stāvokļi. Kas notiek transa laikā? Transa laikā cilvēks saņem piekļuvi saviem slēptajiem resursiem un ir iespējams piekļūt zemapziņā noglabātai informācijai. Notiek pilnīga iegremdēšanās iekšējā pasaulē. Un tieši šajā stāvoklī cilvēks var atbrīvoties no dažādām psiholoģiskām problēmām, no fobijām, no depresijas, no trauksmes un no ļoti daudz kā cita. Ja mēs salīdzinātu cilvēka smadzenes ar super sarežģītu kompjuteru, tad trans priekš cilvēka ir kā restarts, kā pārstartēšana. Un pēc restarta mēs zinām, ka kompjuters veiksmīgi var atjaunot savu darbību. Tad ar hipnoterapijas palīdzību, ieejot transā, cilvēks pilnībā var izmainīt savu dzīvi un radīt pilnībā jaunu pasauli.